Sakiet, lūdzu, cik maksā viena analīze, piemēram, CA125? Gulbi laboratorijā CA125 maksā 4,90, H4 maksā 8,15, NMS laboratorijā CA125 maksā 4 lati, H4 8 lati. Tā ka tā situācija būtu tāda, ka standartā joprojām izmantojam CA125 un atsevišķās klīniskajās situācijās, kur mēs skaidri jau saprotam, ka tur būs kaut kādas problēmas, endometrioze, kaut kas grūtāk diferenciāli. Tikai tad jānosaka šis H4. Tas noteikti nav standarts. Paldies. Man vēl viens jautājums ir. Sakiet, lūdzu, veicot šo ļoti interesanto, ļoti svarīgo pētījumu, vai jūs sadarbojaties kaut kādā veidā ar pārmantotā vēža institūtu, kas mums eksistē? Šajā situācijā nē. Pilnīgi nē. Pilnībā nē. Jo viņi nodarbojas ar olnīcu, no rektāliem, krūšu vēžiem un iet šādā aspektā varbūt to diagnostiku veikt vēl agrāk. Vai šie jūsu vēži, kas bija pētīti, viņi bija, kurā grupā viņi pieder, viņi pārmantot, ja vispār kā onkoloģiski? Situācija tāda, ka mēs šīm sievietēm nenoteicām ģenētiskās analīzes. Tas netika analizēts mūsu pētījumā. Un vēl kaut kur es izlasīju, ka, ja jūs minējāt to, kad letalitāte, tur apmēram 300-400 sievietes katru gadu tiek deklarēta. 300 ir incidents un 200 sievietes vidēji katru gadu mirst. No kurām tas tātad letalitāte sanāca tur 58, man liekas, līdz 70,7%. Tā bija. Ja mēs viņus atklāsim agrīnā stādījā, jūs sagaidiet, varbūt, ka bija pat dati, jūs sagaidiet rezultātu uzlabošanos. Droši vien, bet, pēc pētījuma. Jā, interesanti ir tas, ka droši vien, ka no mūsu nelielās paraugu kopas šādus globālus secinājumus nevarētu izdarīt. Bet tas, kas notiek šajā UK Tox pētījumā, ka viņi redz, ka tiek atklātas šīs pacientes agrīnāk. Un kas tagad notiek, ka šie te vēži ir atklāti, un viņi grib saprast, kas notiek ar šo pacientu dzīvildzi. Vai šī agrīnāka atklāšana, vai tā dod arī kaut kādu dzīvildzes pieaugumu. Teorētiski, jā, tur bija tāds pilotu pētījums ar 30,000 sievietēm, un viņi novēroja šo dzīvildzes pieaugumu. Bet tur ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo olnīcu vēzis iedalās divos tipos. Pirmais ir tāds, kas ir borderline, kur, teiksim, šie robežu varianti, kur ir augsti diferencēti, vidēji diferencēti. Viņiem relatīvi šis attīstīšanās periods ir ilgstošāks. Savukārt ir šis otrais tips, kas ir ārkārtīgi agresīvs, kur ir zemu diferencēti, nediferencēti, un viņi šie te intervāli var būt gaužām par garu viņi var būt. Un šis audzējs atklājot ātrāk, viņš ir tik agresīvs, ka tāpat tas neko nedod. Vēl vien pēdējo jautājumu, kas neatiecās uz darbu, bet attiecas uz uzskatiem, var attiekties arī uz ginekologu uzskatiem, citiem, kas ir tiek konstatēts kādai X sievietei mutācijas gēnos ar lielu varbūtību, ka viņai būs olnīcu vēzis, un viņa nekā nav, viņa vesela. Vai jūs esat, kurā pusē jūs esat ginekoloģiski? Mēs tagad ovarektomu izdarīsim, un vēl ko tur totāli viss, vai negaidīsim pirmos simptomus vai parādības tālāk. Jūs mani jautājumu sapratāt? Ļoti labi saprat. Pats svarīgākais ir konsultēšanās un izrunāšanās ar pašu sievieti, izstāstīt viņai visus riskus, kas viņu sagaida. Un tad nonākt pie kopīgas slēdziena. Tas, kas tagad šobrīd ir aktuāli, mums attiecībā sadarbībā ar Stradiņas slimnīcu, ar doktori Andri Gardovski mums bija plāns un redzējis, bet šobrīd tas atdurās pret to, ka šīs pacientes tomēr ir salīdzinoši maz, BRCA1 un BRCA2 gēnu mutācijas nesētājs, kā šīm sievietēm, kuras izvēlas riskēt un neveikt adneksektomiju, ka viņām varētu piedāvāt veikt salpingektomiju, jo jaunākās patoģenēzes teorijas uzskata to, ka viena daļa būtiska olnīcu vēžu ceļo no olvada. Un tad varētu būt kā opcija, kad izoperē šos te olvadus, saglabā olnīcu, saglabājas fertilitāte, saglabājas iespēja. Paldies, kolēģi, bet cik agresīvs jūs esat? Es uzskatu, ka primāri konsultēšana. Nosacīt vesels ar ģenētisku izmaiņu, mēs operēsim. Mans pienākums ir nokonsultēt un izstāstīt riskus viņiem. Jūs izstāstīsiet, tabīgi neviens to negrib. Ko tad relatīvi jauna sieviete, kurai būs gēnu mutācijas, kur viss atbilst, jā, un tagad mēs izdarīsim ovarektomiju apusē un vēl tur. Es ieteiktu novērot, pirmkārt veikt transvaginālas sonogrāfijas līdz 40 gadu vecumam,
reiz gadā CA125. Jūs esat diezgan atturīgs. Es neuzbruktu virsū ar ķirurģiju, es cenšos atturēt. Un faktiski, tā būtība, es pabeigšu, manam pētījumam bija tāda, tur, kur vajag operēt ļoti agresīvi, tur, kur vajag vidējais operācijas laiks 6-8 stundas, vajag iet mums uz to. Mēs tur šobrīd neesam, bet mums jāmācās un jāiet. Un tur, kur nevajag, tur, lai operē citi. Es gribēju varbūt nedaudz precizēt par jūsu konkrētā zinātniskā darba, teiksim, tādu nozīmību, varbūt tādā pasaules oftalmoginekoloģijas aspektā. Teiksim, par šie olnītes vēža simptomu indeksu ar 8 simptomiem. Vai arī citās valstīs ir tāda mēģinājuma tieši šādu piedāvāt, vai ir dažādi mēģinājumi, jūs esat pirmais, kas piedāvā tieši ar šiem 8 simptomiem, un tāpat arī par to vēža aprēķināšanas kalkulātoru, vai tas ir jūsu, teiksim, tā ir jūsu tā inovācija, vai jūs radīju šo kalkulātoru, vai jūs paņēmis no kāda citu to kalkulātoru, ja? Un teiksim, viņu vienkārši pielāgojat Latvijas apstākļiem. Tas man varbūt tā nebija īsti skaidrs. Kas ir tas, kas šajā darbā ir? Novitāte, jā. Kas ir šī darba novitāte? Jā, varbūt, teiksim, to varētu. Jā, un, protams, varbūt ir tāda neliela piebilde, vienkārši ļoti vēlas, kas ētikas komitejas atļauju 12. gada, vai tas darbs tika tikai šajā pusgadā veikts, vai kaut kā iepriekš viņš tika? 9. gadā, es tūlīt atgriezīšos sākumā, 9. gads bija, tūlīt parādīšu. 12. februārs 2009. Jā, tad var gadīties arī, kad kaut kādās ļoti īstas. Nē, tu es parādīšu, lai nav pārpratumi. Apakšā ētikas komitejas sēdes datums. Skaidrs, labi, paldies. Tā, atbildot uz jautājumu, olnītes vēža simptomu indeksu pirmo reizi izstrādāja doktora Barbara Goff, ASV, kur viņa analizēja 22 simptomus, analizēja dažādu biežumu, tur parādīšanos, un viņa nonāca pie konsensus, ka šie 8 simptomi, kas ir svarīgi, ka viņi ir parādījušies pēdējā gada laikā un atkārtojas vismaz 12 reizes mēnesī. Vienkārši man nebija laika visu izstāstīt, tad ir noteikts vēl šī te piezīme. Mēs vienkārši atkārtojām mūsu populācijā. Tas, ka mēs sakombinējām ar CA125, tāda publikācija arī ir, to mēs arī aprēķinājām, tā kā atkārtojām. Tas, kas ir pilnīgi novitāte, ir šī te jaunā kalkulātora izgudrojums, kas ir, es domāju, tā ir pirmreizēja vispār arī visā pasaulē, nekur tāds nav, kur ultrasonogrāfiskā atrada tiek apvienot ar šiem te 2 biomarķieriem. Līdz šim visu laiku standarts bija malignītātes riska indeks, kur CA125, un tagad ļoti agresīvi nāk iekšā tirgu šis te ROMA algoritms, H4 un CA125, un mums ir šī te novitāte, kur ir kopā, kas noteikti ir diagnostiski precīzāk. Paldies, tad man turpinājumā jautājums, vai tas jūsu novitāte ir patentēta Latvijā? Nē, nav patentēta. To vai arī tā izdarīs, to vai arī vienāds šodien. Mums universitāte ļoti aktīvi darbojas patentērojas to arī darīt. Labi. Un arī šajā sakarībā jūsu rezultātu daļā ir liels materiāls par Āzijas baseina slimniecēm un par Dānijas slimniecēm, bet jūsu publikācijas sarakstā vēl, cik es saprotu, no šiem autoriem nav minēts, vai viņi savos darbos arī jūs piemīt kaut kur, vai izskatās, ka nepiemīts, par saprastu. Publikācijas sarakstā jums arī būtu priekš. Es biju tā ieinteresētā persona, viņiem tā kā mani dati nebija tik ļoti nepieciešami. Viņu datu bāzes ir vēl lielākas, un es lūdzu, lai viņi pārbauda pirmkārt manus datus pareizību, šita loģiskās regresijas vienādojuma pareizību, kas tika no manas puses vairāk kārtīgi pārreikināts, līdz mēs nonācām pie kopīga slēdziena, ka tā būs pareizi. Paldies, vai no padomus locekļiem vēl jautājumi? Tad lūdzu, klātesošie lūgtu uzdot jautājumus. Kolēģi un darba biedri. Viss ir skaidrs, neviens negrib uzdot jautājumus. Tad nākošais ir recenzentu uzstāšanās, un pirmā rosim vārdu profesora Dācis Rezenbergai, gan savu.